Jā, labdien! Mani sauc Terēze Riekstiņa, es esmu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra klienta apkalpošanas atbalsta daļas vadītāja. Un man šodien ir tas uzdevums mazliet jums pastāstīt par datiem. Un, šī prezentācija un šis stāsts ir vairāk pašiem saimniekiem. Es gribēju saprast tie, kas šeit sēž, kur ir saimnieki. Varbūt var pacelt rokas, lai es redzu, uz kuru man jāskatās, uz kurām acīm. Ne? Bet arī ierakstā droši vien jau saimnieki varēs mūs noskatīties. Un, jā, tā tēma, ko es šodien gribu ar jums aprunāties, ir par datiem. Un vai tiešām šajos datos var būt arī saimniecības resursi un kā viņi mums var palīdzēt pieņemt lēmumus dažādos mainīgos apstākļos, tostarp arī tādās krīzes un pārmaiņu laikā un arī tad, kad mēs vēlamies attīstīties. Un kāpēc tad dati ir svarīgi, jo īpaši šobrīd? Tad mūsu pēdējo gadu pieredze arī rāda, mēs jau katrs esam sastapušies ar to, kad ir gan ģeopolitiskie izaicinājumi daudz, gan cenu svārstības un klimatiskie apstākļi un arī tā tirgus nestabilitāte. Un skaidrs, ka tas rada pietiekoši lielu spiedienu uz mums saimniekiem, ne? Un, tad tas jautājums būtu, kā tad tikt galā un kā patiesībā noņemt varbūt to emocionālo spiedienu nost un tiešām caur datiem spēt saprast, kā šādā brīdī saimniekot. Tad tas ir tas, par ko mēs šodien mazliet parunāsim. Pēc tam arī būs diskusija ar dalībniekiem. Par tiem datu veidiem. Tātad es ticu, ka daļa datu tiešām tiek izmantota pie jebkuram saimniekam. Tad ir kaut kas, kam jūs sekojat līdzi, vai tie ir ražas dati vai lauku dati. Tas mūsu aicinājums būtu paplašināt to skatu un tos datus ieraudzīt plašākā sfērā. Un, tātad gan skatīties tos ražības rādītājus, bet skatīties arī finanšu datus, ja? Aprēķināt varbūt arī tādus finanšu rādītājus, ja? Skatīties precīzāks izēvielu un izmaksu datus. Un skaidrs, ka ir arī kaut kādi saistītie dati, tur tehnikas dati vai klimata kaut kādas tendences, ja? Kas mums arī var palīdzēt pieņemt tāds pārdomātāks lēmums. Bet tad svarīgākais ir par to, ko tad tālāk ar tiem datiem darīt. Un te ir tādi 4 lieli punkti, kurus aicinu parasti saimniekus pie tiem pievērsties. Un viens ir datus uzkrāt. Tātad, lai mēs saimniekotu un pieņemtu nākotnes lēmumus, mums ļoti svarīgi ir iziet no tā, kā mums ir līdz šim gājis. Un arī pagātnes datos slēpjās gan labas lietas. Tur var arī ieraudzīt, kā mums tikt galā. Mēs jau esam tikuši galā, vai nevar būt labi. Un tur var arī, protams, ieraudzīt, kas mums varbūt nav sanācis tik labi un kā mēs varam no tā izejot skatīties, kas mums nākotnē ir jāmaina. Ja, tad pirmā tā komponente ir uzkrāt datus. Pēc tam nākamais ir salīdzināt tos datus. Un arī tai salīdzināšanai faktiski ir divas puses. Viens, mēs varam salīdzināties paši priekš sevis, gadu no gada skatīties, kā mums iet, ne? Un vai mēs spējam audzēt un attīstīties. Un otrs ir, mēs varam skatīties arī pret vidējo nozarē vai pret vidējo savā reģionā un skatīties, kā tad mēs izskatāmies uz tāda kopējā fona. Vai mums izdodās, vai varbūt arī ir kaut kas, pie kā mums jāpiestrādā, lai mēs sasniegtu to vidējo. Un tad trešais ir plānošana. Ja? Tad ne tikai par to pagātni izmantot datus, bet izmantot viņus arī nākotnē, salikt un saplānot, lai mums arī tie lēmumi, kas mums ir uz nākotni jāpieņem, būtu pieņemt vieglāk un efektīvāk priekš saimniecības. Ja? Tur tad mums arī sanāk to emocionalitāti drusciņu nolikt nost, un citreiz pat, ja tie ir sāpīgi lēmumi, viņi vienalga nāk tad vieglāk nekā tad, ja mums to datu nav. Un tad, protams, 4. ir izmantot šos datus un šos secinājumus un šo analīzi lēmumu pieņemšanā, ja? Lai mēs varam atvieglot arī paši mācīties no tām kļūdām un atvieglot arī sev to lēmumu pieņemšanu. Jo pat, tā kā jau es teicu, pat ja tas ir nepopulārs lēmums, ja viņš ir balstīts datos, viņš mums tomēr iedod tādu zināmu stabilitāti.
Un tad es gribēju jums pastāstīt ar 3 tādiem piemēriem. Viens ir par to, kā tad mums dati var palīdzēt, tad, kad mēs esam nonākuši grūtībās, kā tad ja mums ir jāefektivizējās, un kā tad, ja mums vajag attīstīties. Un šeit arī tāds viens piemērs, kur mums bija saimnieks, kurš bija nonācis grūtībās un nāca pie mums meklēt atbalstu un palīdzību. Viņam bija ļoti liels kredīta saistības un vairākus gadus uzkrāts, un skaidrs, ka viņš brīdī, tad, kad ir arī tie mainīgie apstākļi un tie klimatiskie apstākļi iestājušies, tad viņš saprot, ka viņš vairs netiks galā. Un tad mēs, protams, vērām vaļā to situāciju un skatījāmies to starp arī finanšu datos. Skatījāmies, kas tad viņam notiek, un te jūs jau arī redzat, ka tas pašu kapitāls ir ļoti, ļoti zems, bet tas tiek skatīts kā viens no rādītājiem, tad, kad mums ir jāiet pēc atbalsta bankām, un tad tas parasti arī notiek, ka grūtībās, kad mēs nonākam, tad mums ir vajadzīgi kaut atgrozāmie līdzekļi, lai mēs nākamo gadu varētu nosaimniekot. Un, tad faktiski tādus 4 soļus mēs esam izdalījuši, ko tad darīt, tad, kad mēs esam nonākuši grūtībās. Jo skaidrs, ka tad, kad mēs nonākam grūtībās, tas pirmais vispār ir mums pašiem jāierauga, ka mēs esam nonākuši grūtībās. Un tas patiesībā arī nav nemaz tik vienkārši un viegli, jo kuram gan gribās atzīt, ka es esmu te nonācis, ne? Bet atkal, ja mēs to neieraugam un neatzīstam, mums faktiski nav iespējams nekādas nākamās darbības izdarīt. Un tad, kad mēs esam nosacinājuši, ka jā, mums šobrīd ir grūtības, tad faktiski tas pirmais krīzes situācijā ir tā kā ļoti ātri noreaģēt un pieņemt ātri lēmumus. Bet skaidrs, ka tie lēmumi nevienmēr ir tādi viegli, viņi ir diezgan nepopulāri, un tad, ja viņi mums vēl ir jāpieņem tādā ātrā laika posmā, piemēram, jāaptur kāda nerentabla darbība, ko mēs, piemēram, vairākus gadus esam darījuši, skaidrs, ka tur tā pirmā reakcija saimniekiem vienmēr ir pretestība. Ka nē, es taču tā esmu gadu no gada dzīvojis un darījis, un varbūt tomēr atkal šis nākamais gads tomēr būs labāks par iepriekšējo klimatisku, un es izrullēšu cauri. Un tad, tas, ko mēs darām, mēs tā kā liekam tajos datos un skatāmies, vai patiešām var iziet vēl cauri sausām kājām, vai caur kādiem lēmumiem mums ir tā iespēja iziet cauri. Ja? Un skaidrs, ka viens no tiem soļiem tad ir stabilizēt to pašu kapitālu, pārskatīt tās kredīta saistības, ja? Jo bieži mums arī saimnieki nāk un viņi nemaz paši neredz to lielo laukumu, ja viņam tur ir vienā vietā saistības, tur otrā viņam ir kaut kas pagarināts, trešā viņam vēl kaut kas ir, un tāda kopaina viņš nemaz nav uzlicis un apskatījies. Un tas atkal nav par vainošanu, bet vienkārši par to, ka tev tas laukums ir jāierauga, lai tu viņu varētu arī kaut kā savākt un tikt no turienes ārā. Tad, kad mēs esam krīzes brīdī, tad ļoti, ļoti svarīgi ir saplānota, ka nākotnes naudas plūsma diezgan konkrēti pa mēnešiem un ļoti arī turēties pie tā plāna. Un tas pēdējais ir arī uzdrošināties pieņemt tāds nepopulārs lēmums. Citreiz tas nozīmē arī patiešām pārdot kādu aktīvu, lai tik no šīs lietas ārā, vai atteikties no kādiem ieradumiem, kas mums ir līdz šim nesuši. Vai kā mēs bijām pieraduši saimniekot, bet tagad mēs ieraugam vairāk gadu garumā, ka tas vairs nenes rezultātu. Un faktiski tajos datos to var ieraudzīt. Mēs tagad nesen bijām pie saimniecības, kurā patiešām caur datiem ieraudzīja, ka tā kā viņi 10 gadus saimniekojuši, piemēram, ja tur lobarībā audzējuši graudus, ka šobrīd tas vairs nav izdevīgi. Un viņi pieņem lēmumu pārstāt to darīt. Bet saprotiet, ka tā lēmuma pieņemšana, tad, ja mēs esam emocionāli iesaistīti tajā mūsu saimniecībā, nav nemaz tik vienkārši. Ne? Bet atkal, ja mums tie dati to rāda, tad tas var maz drusciņi vienkāršāk būt nekā tad, ja mēs neizprotam tos datus un neredzam viņus. Ja mums tomēr izdodās no tām grūtībām tikt ārā, tad jebkuram saimniekojot nākamais ir, kad ļoti svarīgi ir pastāvīgi strādāt pie efektivitātes. Ja? Un, tas ir jebkurā uzņēmējdarbībā gadu no gada uzņēmēji skatās, kā vēl efektivizēt, lai
ieņēmuma sadaļa aug, bet izdevuma sadaļa samazinās. Un te mums arī bija viens saimnieks, kur jūs redzat, kad mēs skatāmies to salīdzinājumu, un tur bija viens slikts gads, un tad mums bija svarīgi saprast, kas tad viņam tur notika, kāpēc tajā gadā bija tik slikti. Un šeit arī tā datu nozīme bija tajā, ka mēs salīdzinājām viņa pašizmaksas ar vidēju nozarē, un mēs ieraudzījām, varbūt viņiem ir arī daži kultūra, kuros viņš iet ar mazāk pašizmaksu, bet ja mēs redzam, ka viņam, piemēram, ziemas kvieši ir 70% no visiem, un tur viņa pašizmaksa ir daudz augstāk nekā vidēji nozarē, tad mums arī ir skaidrs, kāpēc tas tā ir noticis datos, un tagad mums tad jāskatās, kas tad reāli dzīvē notika, kāpēc tā pašizmaksa bija tik augsta, un vai un kā viņš to var samazināt, lai nākotnē vairs tāda situācija nebūtu. Un, ko tad darīt? Tad, kad mums ir jāefektivizē, tas nozīmē nevis strādāt gudrāk, nevis vairāk vai smagāk strādāt, bet strādāt gudrāk. Ne? Un arī, ko tad darīt, tieši tāpat kā arī grūtībās, kad mēs nonākam, tas svarīgākais ir vispār saprast to reālo situāciju, vispirms apkopot tos datus, gan ražas datus, gan finanšu datus, ja? Un tad strādāt pie tā, kā tad samazināt tās izmaksas. Ja? Un, iespējams, tur var tiešām atvērt vaļā un pārskatīt savus izmaksas. Un pat, ja saimnieki arī vienmēr saka, nē, es jau viss esmu izdarījis, man nav iespējas neko vairāk samazināt vai neko efektivizēt. Vienmēr, tad, kad mēs sākam iedziļināties un salikt arī to viņu naudas plūsmu, resursu plūsmu, arī procesa plūsmu, tad vienmēr tomēr ir iespēja ieraudzīt, kur vēl var efektivizēties. Ja? Un kur var atrast tos neizmantotos resursus vai kur var apstādināt kaut kādas neliederīgās darbības. Ja? Un tad analizējot šos datus, var pat arī ieraudzīt kaut kāds potenciāls, kas nav līdz šim izmantots, un to izmantojot, tā kā efektivitāte aug. Vēl ļoti svarīga lieta ir aprēķināt tādu bezaudējumu punktu. Kas tad tas tāds ir? Tad bezaudējumu punkts ir tad, kad mums ieņēmumu un izdevumu sadali vienā līmenī. Tautas valodā sakot, tā, ka mēs izejam pa nullēm. Un atkal, vai katrs saimnieks, kas saimnieko, ir šo bezaudējumu punktu tā kā aprēķinājis, vai viņš zina, cik viņam ir jāsaražo, lai viņš iziet pa nullēm šajā sezonā. Un atkal, ja mēs to zinām, tad tas mums ļauj pieņemt kaut kāds lēmums vieglāk, ja, vai novilkt kaut kādas sarkanās līnijas, pāri kurām mēs nekāpjam, piemēram. Man liekas, ka arī šajā pavasarī vairāk saimnieki tieši par šo arī runāja, ja, kad ja kāp kaut kādas izmaksas, tad viņiem ir tiešām jāprēķina, vai vispār ir vērts to darīt. Ne? Un, līdz ar to bezaudējumu punktu viņi arī var aprēķināt dažādi. Viņi var aprēķināt katram kultūra augam vai katrai nozarei vai kopā uzņēmumam. Un, tad par attīstību. Arī attīstību plānojot ļoti, ļoti svarīgi likt datus. Un, mums bija arī viens saimnieks, kurš bija izdomājis galvā, ka viņš vēlas attīstīties un uzcelt jaunu kūti, bet pie tiem pašiem resursiem, kas viņam ir šobrīd, tad nepalielināt govju skaitu. Un tad, kad to, kas viņam bija galvā, mēs uzlikām datos, tad jūs jau arī redzat, ka te faktiski neiespējamā misija sasniegt to bezzaudējumu punktu. Bet pašam saimniekam tas nebija salicies kopā, kamēr mēs tos datus neparādījām. Un, tad mēs arī taisījām vairāk scenārijus un arī pat pie lēna tādu kūts piepildīšanu, kas nav strauja attīstība, kas priekš šī saimnieka bija svarīga, lai viņš spētu tikt galā un justos droši. Tomēr ir iespēja kaut kādā laika periodā sasniegt to bezzaudējumu punktu. Un tad, protams, arī bija svarīgi jau tajā attīstības plānā paredzēt, kas tad notiek, kamēr netiek sasniegts, ja kā mēs tos gadus izdzīvojam un kurā brīdī tad mēs spējam to sasniegt un kas mums ir jādara, lai tas tā notiktu. Un arī tas, ka saimniekam atvēr pilnīgi citu to skatu uz to, kā tad viņš plāno to investīciju un plāno savu attīstības to lecienu. Un tad pie attīstības svarīgi ir
analizēt tos scenārijus. Mēs pat citreiz taisām 3 scenārijus, kad ir kas piesardzīgais un optimālais un varbūt arī kāds optimistiskākais. Ne? Un skaidrs, ka tādos mainīgos apstākļos mums ļoti, ļoti svarīgi ir dot priekšroku tādai pakāpeniskai izaugsmē, jo tāds liels leciens nevienmēr tādā mainīgā situācijā var noturēt, jo tur daudz arī to risku faktoru ir. Skaidrs, ka pie jebkuras attīstības ir ļoti svarīgi sargāt tos apgrozāmos līdzekļus, paredzēt un ieplānot to, kā es tos nākamos gadus izdzīvošu, kur es dabūšu šos apgrozāmos līdzekļus un kā es varu arī veidot tādu drošības rezervi. Ne? Un skaidrs, ka attīstība vienmēr jāskatās ilgtermiņā. Un tur arī jāspēj saprast un jāspēj kaut kādā ziņā pat noturēt, ka tu vairākus gadus varbūt esi mīnusā, kamēr tu tiec plusā. Ja? Tā kā tas vienmēr ir vairāk gadu griezumā. Un tad domājot par to, kā tad jūs iedrošināt izmantot tos datus, es faktiski ieliku tādas pavisam vienkāršas idejas, kā jūs varat pamēģināt jau šobrīd. Vismaz tie saimnieki, kas nav līdz šim varbūt tik plaši uz datiem skatījušies. Un tad viens ir piedāvājums sataisīt šī gada naudas plūsmu arī uz priekšu līdz gada beigām, uztaisīt ieņēmumu izmaksu tabulu un paskatīties, kāda viņa tev izskatās. Un tad, kad tu esi to tabulu izveidojis, aprunājies ar kādu, parādi kādam to tabulu, vai tas ir grāmatvedis vai konsultants, vai varbūt ģimenē kāds, ar kuru kopā tu vari aprunāties un apskatīties. Jo skaidrs, ka tad, kad mēs esam procesā iekšā, mēs paši nekad visu bildi neredzam. Tāpēc ir vērtīgi, ka mēs ar kādu vēl aprunājamies, vai tas ir no ģimenes, vai konsultants, vai grāmatvedis, kas mums palīdz ieraudzīt to lielo bildi. Ja? Tā kā viens varētu būt tāds uzdevums, vai varbūt arī uztaisīt, aprēķināt šo bezzaudējumu punktu. Varbūt, ka kāds ir gatavs arī šo bezzaudējumu punktu aprēķināt, vai arī paskatīties tos savus resursus, ja, un izveidot kādu tādu esošo resursu karti, uzzīmēt, ja, tos laukus, apskatīties, kas no tiem ir efektīvi, kas varbūt nav efektīvi, un atkal tas nevienmēr nozīmē to, ka uzreiz būs kāds lēmums, ka tagad no neefektīvā ir jāatsakās, bet pat ja jūs to zinat un redzat un ieplānojat, tas jau ir solis uz priekšu. Ne? Bet ja jums pašiem ir grūtības ar šo vai pašiem vēl pietrūkst vai negribās to darīt, tad mūsu aicinājums būtu nākt uz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Mums ir tieši viens pakalpojums, daudzgadu konsultāciju pakalpojums vai tā sauktā inkubācija, kur mēs tieši saimniekiem aicinām gan šo esošo situāciju mēs kopā izvērtējam, gan izveidojam šo attīstības plānu, ja pie katra saimnieka strādā koordinātori un ekspertu komanda. Un tātad arī tur tiek vairāku gadu garumā šī sadarbība notiek, un tās laikā arī notiek gan šī datu analīze, gan tāds monitorings, ka mēs kopīgi pavadam jūs tajā attīstības nākamajā posmā. Tas bija tādā īsumā par to. Tas mans aicinājums ir paskatīties, ka dati tie nav tikai skaitļi. Datos patiešām slēpjas tāda iespēja ieraudzīt, gan kur man izdodas, gan kur man varbūt neizdodas, un kā man tikt tālāk tādos mainīgos apstākļos uz priekšu. Paldies par to, un tālāk jau es došu vārdu diskusijas dalībniekiem, un tad viņi arī šo dzīvē izrunās. Jā, mēs te minūtī tūlīt pārkārtosimies. Labi, tad teiksim kopīgi paldies Terēzei. Jā.